Zīmuļs, jeb Austrumlatvijas pašvaldību radošo pakalpojumu centrs, ir projektēts šai vietai, blakus Rēzeknes pilskalnam. Pasūtītāju mērķim radīt radošu, inovatīvu vidi Rēzeknes bērniem un jauniešiem, kas kalpotu kā jauna laika zīme un pilsētas tāds vadmotīvs. Ēka ir apliekta ap Rēzeknes pilskalnu, izmantots stāvais reliefs, daļēji slēpjot telpas reliefā, un maksimāli atvērti skati uz skaisto pilskalnu un baznīcu. Ēka ir ierakstīta pilsētas audumā, gan ar ielu tīklu. Projektā risinājām pilsielas pieslēgumu ar krasta ielu, gan izveidojām gājēju taku, kura savieno Brāļu Skrindu ielu ar Dārzu ielu. Mēģinājām izcelt labāko, kas tajā ir, gan turistiem un pilsētniekiem skatā no ārpuses, gan bērniem skatā no iekšpuses. Līdz ar to nav tāda viena zīmuļa. Viņš ir viens zīmuļs skatā no pilskalna, kur mēs pārskatām visu šo ēkas kompleksu kopā ar labiekārtojumu, kopā ar pilsētu, arī senāku apbūvi, kas jau ir cits skats, pienākot klāt no galvenās ieejas puses vai ejot pa ielu garām zīmuļam. Mēģinājām integrēt vēsturiskās detaļas šajā ēkā, un tas būtu apkārt pilī, kādreiz bija koka priekšpilsēta, un Rēzeknes esošā koka arhitektūra, kas vietām ir vēl graznāka kā Jūrmālas arhitektūra, un šis Latgales senums, kas kā baltu rakstu zīmēs īstenots. Un to centāmies atspoguļot gan iepīt, gan arhitektūrā, gan arī radīju tādu teiku, kur saslēdzas esošā teika ar to, kas šodien šeit ir tapis. Teika stāsta par valdnieku meitu Rozi, kuru joprojām dzīvo pilskalna pazemē un gaida īsto, kurš viņu pasaulē izvedīs. Tikmēr orpus kalnam nolaidās burvis. Viņš pacēla zemi gaisā. Tur palika brīva vieta, kur visiem maziem Rēzeknes bērniem augt lieliem, gudriem un īpašiem. Un burvis iesprauda zemē zīmuļus. Tur sakāpa pusauģi paši pazīmēties un savus lielos darbus citiem parādīt. Lai Rīgas kungi brīnās.